Viņš ir izmainījis mūsu dzīves. Viņš ir atbrīvojis mūs no atkarībām, no iekšējā tukšuma, nemiera. Pateicoties viņam, mēs esam droši, ka mēs būsim debesīs. Jo mēs esam saņēmuši svēto garu, kurš apliecina mūsu garam, ka mēs esam kļuvuši par dievbērniem. Un mūsu piederība ir debesīs. Jēzus ir viss, kas tev pie miera ir vajadzīgs, draugs. Nekur pasaulē tādu mieru neiegūs. Šodien tu vari būt vispārtikušākais, visveiksmīgākais, visvarenākais cilvēks zemes. Bet kas no tā, ja tu ar to visu vienkārši eit pazušanā uz zelta? Sakārto pa priekšu pašu svarīgāko savu lietu, savu šo te lietu, kas jāsakārto. Uztici savu dzīvi Jēzum Kristum. Lai tu tiktu izglābts. Lai tavs vārds tiktu ierakstīts debesīs dzīves grāmatā. Bībelē Dievs ir teicis, ka viņš parūpēsies par visām pārējām lietām mūsu dzīvē. Jo visas pārējās lietas ir piemetamā daļa. Pats galvenais, kas cilvēkam ir vajadzīgs, viņam ir vajadzīgs glābējs, Jēzus Kristus. Savas dzīves uzticēšanu Jēzum Kristum. Viss pārējais ir piemetamā daļa. Pasaulē ir tāds uzskats, ka šī dzīve nav velti nodzīvota, ja ir bērni, ja ir ģimene, ja ir darbs, māja, mašīna varbūt, kas no kuram, ka tad viss ir kārtībā. Bet pat ja visas šīs lietas cilvēkam ir, pat ja cilvēkam ir mīloša ģimene, bērni, sieva vai vīrs, bet ja viņam nav Jēzus Kristus, viņš vienkārši iet pazušanā uz zelta. Šī dzīve mums ir dota, lai mēs iemantotu glābšanu caur Jēzu Kristu. Jo bez tā šī ir vienkārši velti nodzīvota dzīve. Neko cilvēks no tā, ko viņš šeit ir sastrādājis, nevarēs paņemt uz to vietu, uz kurien viņš ies. Tāpēc bez Jēzus šī ir vienkārši velti nodzīvota dzīve. Jo ja cilvēks nomirst bez Jēzus Kristus, viņš iet pazušanā uz zelta, uz to vietu, kur Dieva nav. Pēc draugs uztic savu dzīvi Jēzum Kristum, ar Jēzus neiemīl. Senāk es biju tāds pats kā tu, spēlēja bungas black metāla grupā. Vajadzēja turpināt, slavu Dievam, ka Dievs man izglābīja. Es neeju vairs pazušanā uz zelta. Es vairs neeju pazušanā uz zelta, jo Dievs ir mans tēvs. Bet jūs šobrīd ejat pazušanā uz zelta. Jums liekas, ka valns ir krūts. Valns nav nekas. Dievs ir krūtāks par valnu, jo Dievs ir radītājs. Mēs neuzbāžam. Mēs sludinām glābšanas vēsti caur Jēzu Kristu. Valns šos cilvēkus, un ne tikai šos, ir pievīlis ar to, ka viņš liek domāt, ka viņš ir, tā teikt, vienkāršiem vārdiem sakot, pasaules nabadzība. Jūs jau paši pienācāt klāt. Dievs ir visa redzamā un neredzamā radītājs. Dievs ir daudz spēcīgāks par valnu. Un Dievs ir daudz krutāks, runājot šo jaunatnes vārdiem. Par valnu. Jo Dievs ir reāls, Dievs ir radītājs. Un valns ir zem viņa kājām. Dievs ir varens Dievs. Un vienu dienu visi ceļi lieksies viņa priekšā. Visi ceļi. Pilnīgi visi ceļi bez izņēmuma. Sastapsies ar Dievu. Un tos atskaita. Visi cilvēki tos Dievam atskaita par savu dzīvi. Un ja Jēzus nebūs kļuvis par viņu kungu un glābēju, tad vienkārši viņam nebūs ar ko attaisnoties. Viņa ies pazušanā uz zelta. Viņi nevarēs attaisnoties ar saviem labiem darbiem. Jo visi viņi ir grēkoši. Bez Jēzus visi cilvēki ir grēkoši. Un viņus sagaida elli. Taču kopā ar Jēzu mūs sagaida debesu valstību. Jo Jēzus ir dzīvības devējs. Viņš ir ceļš patiesībā un dzīvība. Jēzus dzīvā Dieva dēls. Viņš ir pasaules gaisma. Un viņš ir nācis meklēt un glābt pazudušos. Un Jēzum pieder visa vara. Kā debesīs, tā arī virs zemes un arī pazemē. Un ik viens cilvēks reiz sastapsies ar Jēzu Kristu. Šis laiks ar katru dienu tuvojas. Un mēs zinām, ka Jēzus nāks otrais šeit uz zemes fiziski. Jēzus nāca vienreiz kā apžēlotājs. Taču otrais Jēzus nāks kā soģis, kā tiesnesis. Un
tikai kamēr mēs esam dzīvi, mēs varam atsaukties Jēzum Kristu. Uzticot viņam savu dzīvi. Pēc šīs zemes dzīves vairs neko nevarēs mainīt. Ja cilvēks nomirs pēc Jēzus Kristus kā kungam glābēja, tad viņš vienkārši iet pazušanā uz elu. Nav nekādas pārdzimšanas, atdzimšanas, jeb reinkarnācijas. Nav nekādas šķīstītavas, kur cilvēks izpēr savus grēkus pēc šīs zemes dzīves. Jēzus jau ir izpircis visus mūsu grēkus mūsu vietā. Jēzus ir Dieva dāvana. Viņš ir pasaules gaisma. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu. Jēzu Kristu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Tāpēc, draugs, nāc pie Jēzus Kristus. Jēzus visu ir izdarījis tavā vietā. Pirms viņš izlaida savu garu, viņš teica, viss piepildīt. Tev atliek tikai pieņemt to, ko viņš izdarīja. Uzticot viņam savu dzīvi. Šobrīd ir šis žēlstības laiks, ka tu to vari izdarīt. Ja tu dzirdi šo glābšanas vēstu, nenocietini savu sirdi. Vienkārši saki, Jēzu, lūdzu, ienāc manā sirdī. Lūdzu, kļūsti par manas dzīves kungu un glābēju. Tādiem vienkāršiem vārdiem vērsies pie viņa un uztici viņam savu dzīvi. Ja tev ir grūti lūgt vienam pašam, to nekad neesi darījis. Mēs vienkārši kopā varam palūgt šo te grēku nožēlas lūgšanu. Tu vari atsaukties Jēzum Kristu. Vienkārši atkārto šos vārdus pēc manis, to, ko es teikšu. Un dari to ticībā, ar visu savu sirdi, cik tu spēj. Lai kur tu būtu, vienkārši saka Dievam, Dievs, lūdzu, piedod manas grēkus. Jēzu Kristu, lūdzu, ienāc manā sirdī. Lūdzu, kļūsti par manas dzīves kungu un glābēju. Es ticu, ka tu izpirki visus manas grēkus pie krusta. Ka tu nomiri par maniem grēkiem. Un 3. dienā augšām cēlies no mirušajiem. Jēzu Kristu, lūdzu, ņem man dzīvi savās rokās. Lūdzu, dod man svēto garu un ieraksti manu vārdu debesīs dzīves grāmatā. Paldies, Jēzu, ka tu man uzklausīji un man izglābi. Slavētais varenais Dievs. Amen. Slavu Dievam, draugs, tu lūdzu šo lūgšanu. Tad tavs vārds ir ierakstīts debesīs dzīves grāmatā. Ja tu lūdzi ar sirdi, tālāk seko Jēzum Kristu līdz pat šīs zemes dzīves beigām. Jēzus teica, ņem savu krustu un seko man. Tāpēc, draugs, ņem savu krustu un seko Jēzum Kristu. Jo viņš ir tā vērts, viņš ir dzīves devējs. Bībelē rakstīts, kas pastāv līdz galam, tas uzvarēs. Un tas iemantos. Tas iemantos debesu valstību. Tāpēc tev ir jāturās līdz pat šīs zemes dzīves beigām pie Jēzus Kristus. Šis ir pirmais solis, ja tu atsaucies Jēzus Kristu. Un pats galvenais, pats svarīgākais. Tālāk tev vienkārši ir jāturās pie Jēzus Kristus. Jēzus teica, tev ir jānokrist ūdenī ar pakrantēriju, tas ir svarīgi. Jo viņš teica, tev jādzimst garā un ūdenī. Un lasi Bībeli. Apmeklē draudzi, dzīvo draudzi, kuru vadās pēc Dieva vārda, kuru pielūdz Dievu garām patiesībām. Es sadraudzībā ar kristiešiem. Es sadraudzībā ar dzīvo Dievu caur vienīgo starpnieku, Jēzu Kristu. Nevis caur ikonām vai statikām, vai svecīšu likšanām, bet caur Jēzu Kristu. Jēzus Dieva vienpiedzimušo dēlu, jo viņš ir vienīgais starpnieks ceļā pie Dievas debesīm. Viņš ir atslēga uz debesīm. Kam dēls ir, tam ir tēvs. Katram, kas noliec dēlu, nav tēva. Tāpēc pieeja pie Dieva tēva mums ir tikai un vienīgi caur Jēzu Kristu. Viņš ir durvis uz debesīm. Lai Dievs tevi svētī, Jēzus vārdā. Amen.